Mums ir pusaudzis. Ko nu? Tā ātrāk vai vēlāk saka visi vecāki. Kāda vēl tur latviešu valoda diasporā? Bet tieši tā ir mūsu šodienas tēma. Vārti. Raidieraksts vecākiem, skolotājiem un katram, kurš rūpējas par latviešu valodas uzturēšanu diasporā. Mani sauc Signe Rirdānce, un es sarunāšos ar Olgu Caru no Londonas, bet vispirms ar Lieni un Zani, kuras stāstīs par savām ģimenēm un savu latvisko pusaudzību Zviedrijā. Sveiki, Liene! Sveiki, Zane! Paldies, ka esat atbraukuši šodien runāties. Tātad varbūt vispirms ir tāds jautājums, ko mēs uzdodam gandrīz visiem mūsu viesiem. Mēs gribam zināt, kādā valodā viņi mājā runā, arī ar ko viņi runā, kādās valodās, jo varbūt tā nav viena valoda. Drusku pastāstiet katru pa savu ģimeni. Man ir, es tā parasti saku, man ir totālais zviedru vīrs, un 2 dēli, Aleksandrs 16 gadu un Kārlim ir 13 gadi. Un mājās ar bērniem es visu laiku runāju latviski, bet ar vīru zviedriski. Un pie ēdiengalda tad es arī visu laiku runāju latviski. Mans vīrs diezgan daudz saprot, un tad, kad viņam sāk apnikt, ka viņš īsti nesaprot, par ko runa ir, tad vienmēr, ziniet ko, tagad lūdzu zviedriski. Tā kā es teiktu, ar bērniem tad es 98% runā latviski visu laiku. Un kā ir Liena? Jā, mūsu mājās mums ir tāds, mēs mājās runājam angliski un latviski. Vīrs mans ir no Anglijas, un mēs esam te Stokholmā atpakaļ dzīvojuši no 2012. gada, tagad 13 gadus, un viņš tikai nesen zviedru valodu iemācījies. Tā kā mums mājās ir angļu valoda ar vīru, tā kā bērni ar savu tēvu runā angliski. Es runāju latviski bērniem. Bērni savstarpā runā visas 3 valodas, faktiski. Liels maisījums. Tā man ir 2 dēli. Oskaram ir 16, otram ir 13 gadi. Un es viņiem runāju latviski. Es gribētu teikt, varbūt ne 98%. No laika. Maķiņi mazāk, jo mēs pie vakariņām runājam angliski. Un tas ir, lai vīrs saprotu. Mums ir bijuši daudz runas par to, bet tas ir, ko mēs sarunājamies pie vakariņu galda. Bet, ja mēs neesam pie vakariņu galda, tad es viņam runā latviski. Un man dēli runā zviedriski savstarpēji. Viņi nerunā latviski. Un vai tas ir bijis tā stabili, vai tas ir mainījies laika gaitā? Jo jau viņiem 13 un 16 gadi, tur varbūt ir bijusi kaut kāda dinamika visā tajā, kā viņi paši runājuši, vai savā starpā, vai ar jums? Ja es skatos uz manas ģimenes, es esmu visu laiku runājusi latviski. Man mamma un abas māsas arī te dzīvo Zviedrijā, tā kā viņi arī visu laiku maniem bērniem latviski runājuši. Vecākais dēls runā labi latviski. Jaunākais dēls, tur man ir bijis lielāks problēmas ar to latviešu valodu. Viņš pilnīgi negrib runāt. Un viņam tāds, ko viņš visu laiku teica, mēs dzīvojam Zviedrijā, mums jārunā zviedriski. Tā kā viņš konsekventi, vismaz varētu teikt, 12 gadus manī visu laiku tikai gribēja zviedriski runāt. Un tad es latviski atbildēju. Un tad ar 12 gadu vecumu, tas ir tā kā, pirms 2 gadiem viņš aizbrauc uz, es viņu aizsūtīju, ne uz Latviju, uz vien vasaras nometnes, Eiropas vasaras skola 2 nedēļas. Un tad bija tas lūdzums, ka viņš pēkšņi sāk gribēt runāt latviski. Un tagad mājās viņš viņš šādi tāda manīm runā kādu teikumu latviski. Tas man ļoti iepriecināja, jo tas tā baigi interesanti, kā ir ar bērniem. Es abas puiši, vismaz man tā liekas, esmu līdzīgi audzinājusi. Es esmu runājusi tāpat, un mēs, visu, ko esam darījusi tieši tā paši ar to vecāko kā jaunāko dēlu, bet jaunākais dēls pilnīgi nav gribējis runāt latviski. Un kā tev ir, Liene? Tu teici, ka jūs 13 gadus jau esat Zviedrijā, bet pirms tam tā jau nebija Latvija, vai ne? Nē. Labi, matemātika. Tieši tā. Es savu vīru arī satiku Anglijā. Mēs nodzīvojam Anglijā kopā 14 gadus.
Un abi dēli ir dzimuši Anglijā. Tā kā Oskars nodzīvoja savus pirmos 3,5, gandrīz 4 gadus Anglijā. Un tā viņam bija tikai angļu valoda, mājās ar tēvu, un dārziņā, un latviešu valoda ar manīm, un latviešu skolā Londonā, bet tā bija reta. Tā bija katru otro nedēļu, un es arī katru otro nedēļu arī nebiju. Un otrs piedzima Anglijā nodzīvoja 1. gadu tur, un viņš daudz ko neteica, tā kā mēs vispār savā 1. gadā. Tā kā mēs apācāmies uz Stokholmu, tad es gribēju teikt, ka viņam valoda bija gandrīz uz nullīt. Bet, tēvs runāja ar viņu angliski, es ar viņu latviski, un tad mēs viņu iebāzām Zviedru bērndārzā. Tā kā viņam nāca visas 3 valodas tajā pašā reizē. Oskaram, kas ir vecāks, viņam jau bija 2 valodas, ko viņš diezgan labi runāja. Tā kā viņš sāka Zviedru bērndārzā. Un tur viņš iemācījās zviedru valodu mēnešus. Tas viņam gāja ļoti ātri. Un mēs tā visu laiku runājam par bērniem, bet varbūt, ka pašas par sevi jūs varat pastāstīt, kur jūs esat dzimušas un kādās valodās izaugušas. Es esmu dzimis Stokholmā. Un nodzīvoju pirmos 19 gadus Stokholmā. Man bija 19, kad es aizvācos uz Londonu. Un abi vecāki ir... Viņa nav no Latvijas, viņa otrā ģenerācijas latvieši, vai ne? Mamma piedzima Dānijā pa ceļām uz Angliju, un tēvs ir dzimis te Zviedrijā, tā kā tie vecvecāki abās pusēs, kas ir Latvijā dzimuši. Un mājās vienmēr ir runāts latviešu valodu. Es ar vecākiem, es ar vecvecākiem, ar mazo māsu. Tūlīt, ka pa durvīm iet iekšā, tad tā ir latviešu valoda tur. Un tad zviedru valoda bija skolā. Tā kā bija ļoti viegli tā sadarīts. Man mamma ir dzimusi Austrālijā, bet uzaugusi Amerikā un tētis Vācijā. Tā kā arī otrā ģenerācija vecvecāki bēga no Latvijas un tad nokļuva Vācijā. Un tad 70. gados man vecāki satikās Minsterē, Vācijā. Jā. Un tur bija tā Minsteres Latvijas ģimnāzija, un tad vēlāk, pēc studijām Minsterē, tad tālāk uz Zviedriju. Un tad es arī dzimu Zviedrijā. 2 māsas, arī abas māsas ir dzimuši šeit Stokholmā. Un mājās vienmēr tikai latviski, tieši kā Lienei, un zviedriski skolā un ar zviedru draugiem. Ar vecvecākiem un brālēniem un māsicām arī latviski. Ļoti stingri tādā veidā bija, kad es zinu, ka es vienu posmu mēģināju zviedriski ar saviem vecākiem runāt. Viņi tikai paskatījās uz maniem, atbildēja latviski, un tad zinu, ko zan. Nē, šeit mēs runājam latviski. Un tas bija tas. Mēģinājis, es vēl nemēģināju. Tas negāja. Es varu pateikt, vienreiz es pamēģināju un viss bija. Nē. Bet mēs jau tikāmies diezgan daudz kā maziņas. Man atmiņa ir. Mums bija tā latviešu skola katru sestdienu. Mēs gājām tā pašā klasē, un tad arī bieži vien pēc skolas, tad vai es aizbraucu pie tevīm un paliku pa nakti, vai... Jā, sestdienās. Pie mums paliku pa nakti. Un tā arī bija visi šie sarīkojumi, ko mūsu vecāki gan rīkoja, gan piedalījās. Tā kā bija diezgan daudz tie. Latviešu sabiedrība Stokholmā. Kā var teikt, 70., 80. un tad 90. gadu sākumā bija ļoti liela un rosīga. Jā. Jūs jau esat faktiski nonākuši līdz tai tēmai, par ko mēs šodien gribam runāt. Un tas ir tas dumpīgais pusauģu vecums, kas dažādu iemeslu dēļ biedē visus vecākus. Ar Aleksu, man vecāko dēlu, man nav nemazam bijis tādas problēmas. Viņš vienkārši tikai ir, labi. Un tad, tu zini, čapo līdzi apmēram tā. Zviedri, latvieši, tur nekāda diskusijas nav, bet tā no latviešu skola, mums sestdienās te Stokholmā ir latviešu skola, ir bijis mazliet ar Aleks tā, ka bija tā ķēpāšana. Tas bija tas agrais rīts, taču vairāk nekā varbūt. Agrais, manam vecākam dēlam patīk gulēt ilgi no rītiem. Tur bija mazliet tā grūti. Kā es jau stāstīju, ar Kārli, ar jaunāko, tur ir tādu strīdu bijuši no rītiem uz latviešu skolu, jo
mēs esam Zviedrijā. Un tad īsumā ar abiem dēliem ir. Mēs tagad ejam 6 dienas skolā, un Zviedrijā likums ir 5 dienas tikai nedēļā. Nu, un tas ir tādas diskusijas ir bijušas. Bet, kā es jau teicu, pirms tiem 2 gadiem, kad viņš sāk iet tajā EVS vasaras skolā, tur tos draugus satika, tad tagad ļoti mainījies. Tā kā diennakts nav tā ķēpāšana. Ir tikai, ok, man jāiet uz latviešu skolu. Un tad no rīta, ok, labi. Un tad... Vai tev patīk iet uz latviešu skolu? Es tieši, kad tu teici šis 6 dienas nedēļā ir skola, to es atceros, kad es teicu. Bet tad es aizgāju šā vai tā, jo tas bija, jo vajadzēja. Jā, vajadzēja. Un tad nebija diskusijas par to. Un tad es zināju, ka tu tur biji. Jā, tu tur būs, tā kā tas bija tā jauka, bet... Nē, es to tikai draugu pēc. Tu zini, mācīties latviešu gramatiku man tā, nē. Nē, tas tā, nē. Bet nē, un arī faktiski bija, ja skatās, ka mēs uzaugam latviešu, tu zini, te bija tās masku balles, un tad bija, es nezinu, visādi šitāds te... Tad bija tās nometnes, tā bija, tas arī bija, ko tu darīji ar tiem latviešu skolas draugiem. Jā. Un citiem. Jā. Un jums paralēli taču bija arī zviedru draugi, vai ne? Vai kaut kādi, nezinu, varbūt pat citu tautību draugi, vai tur arī jūs kaut kā atklājāt to savu latvisko pusi, vai tad jūs tā kā bijāt kaut kā? Es domāju, grūti ne, jo mums abiem diviem ir tādi jocīgi vārdi. Nu, Zane ar Z, zviedri vispārīgi Z neuzrunā. Liene, tev ir IE, tas arī zviedriem tā drusku grūtāk. Bet es sāku domāt par to pa ceļām un šajien, kad... Izņemot to vārdu dēļ, tad jau nebija nekas, kas varētu stāstīt, ka mēs būtu no kaut kur citurienes. Un arī, ja mēs nebūtu rakstījuši mūsu vārdus, tad jau neviens nebūtu redzējis, kā es rakstu ar IE un ka tu raksti Sanne ar Z. Tā kā no vienas puses, jā. Es domāju, ka daudz droši vien man būtu arī nezināja. Man nebija par to nekāds liels kauns, man liekas, tas bija maķinīts egzotiski. Varbūt nebija kaut kas, ko es ļoti stāstīju. Kādreiz varbūt vajadzēja brīdināt, ka mājās kapos šķovējās, tur bija baigās smaga. Bet citādi, ka man arī, jā, varbūt nemanīja tā. Bet es atceros, ka man patīk, ka mums bija šitas kaut kas slepens. Ka mēs varējām ārā parkos vai uz tunelbānu aprunāts cilvēks vai viens otru baigi skaļi runāt un viens neko nesaprata. Jo tajos laikos faktiski nebija neviens, kas... Tikai 90 gadu sākumā, tad, kad Latvija kļuva brīvi, tad mums vajadzēja sākt. Tad nebija tikpat droši, tad vajadzēja uzmanīties, kā tu runāji. Jā. Un tad es arī atceros, ka tad bija, ka mēs bijām kaut kad starp 15 un 18, es iedomājos, un mēs gājām uz visādām palītēm, bet ar zviedru draugiem, ka tas bija ārkārtīgi grūti man ar tevim runāt zviedrijas, arī viņu kompānijā. Jo tas kaut kā arī bija mugurkaulā, kad es ar tevim runāju latviski. Un tev dzirdēt runāt zviedrijas, man liekas, bija dīvaini. Nē, tos arī atceros, ka bija ļoti grūti, ka bija, ok, tagad es runāšu latviski, un tad zviedriski. Arī, ja mēs bijām visi vienā grupā, tad bija, nē. Jā, es arī to jūtu, jo man jāatzīstās, ka man arī mājās ir 3 pusauģi, nu jau daži jau būs pārauguši pusauģu vecumu, bet es to īpaši jūtu ar meitu, kam ir tagad 13, ka viņa ļoti nodala. Tā ir mana tā latviskā sabiedrība, un tur man ir labi, un tā ir atkal mana tā zviedru draugu kopa, un tā kā viņus nejauc, un arī, teiksim, tā veidi, kā parāda, ka es esmu latvieta. Nu, tagad tautas starps nost, tagad es esmu apģērbusies pilnīgi tā kā visi citi, jo ir jau laikam tas vecums, kad gribas iekļauties un būt līdzīgam tā kā pārējie, nevis tikai atšķirties, kas ir diezgan viegli droši vien. Jā, es esmu, vai tā bija kaut kā, es domāju, bija drīzāk geogrāfiska lieta, ka mēs, tā kā bija tie zviedru draugi, tad jau es biju tie, kas man gāja manā skolā vai tuvumā dzīvoja, un tā, ka es biju ar tevīm, es biju... Es domāju, bija divas dažādas, nevis pasaules, bet tā kā... Okay, jau kaut kas tīšā? Nē, vienkārši tikai tagad ir ar lienu, tad ir latviski, un tad, ja ir kaut kas cits, tad bija zviedriem. Ne, arī tā sadalījums tā bija, bet es to neuztvēru kā kaut ko grūti, vienkārši tā tas bija.
ja tā tagad mēs gribam pateikt kādus ieteikumus varbūt citiem vecākiem par, varbūt, ka tieši par to pusauģu vecumu, kādā veidā varbūt vislabāk tomēr motivēt to pusaudzi, turpināt runāt latviski un satikt latviešu draugus, nevis justies, ka es varbūt sliktāk runāju un viņi tur Latvijā visi labi runā. Vai jums ir kaut kādi tādi ieteikumi, kas strādā, vai varbūt tieši otrādi, kas nestrādā, ko labāk nedarīt? Tas piemērs, ko tu devi pa Kārli, ka viņš brauc uz to Eiropas vasaras skolu, es domāju, ka tas arī no man paša viedokļa, kad es pati braucu, mēs jau arī braucam vairākus gadus, gan kā dalībnieki, gan kā audzinātāji, ka tu savienoji tā valoda ar cilvēkiem, ko tu citādīgi nebūtu varējis sarunāties, jo man angļu valoda nebija nepārāk laba, kad es biju pusaugu vecumā. Maniem bērniem tagad ir ārkārtīgi laba angļu valoda. Ne jau tikai viņi dzīvoši Anglijā, bet vispār, vai ne? Viss kaut kas ir angļu valodā. Tā kā es domāju, ka tas vismaz man bija, es spiežu vai cilā to, kad es ar saviem bērniem runāju, ka viņiem ir tā šāda iespēja ar citiem sarunāties, viņiem ir šis te plašāks kopīgums, ka tas ir kaut kā tāda, un būs vienāks iespējas vēlāk. Man puiši izstāv, viņi tā, varēšu runāt angliski. Es domāju, tad vismaz Kārlim ir, kad var atrast kādu draugu, kas runā latviski un ar ko varbūt nevar tad zviedriski sarunāties. Un tajā nometnē, tad, kur Kārlis bija, tur jau bija draugi no Itālijas un Īrijas un Anglijas un Latvijas. Un, jā, viņi savstarpā arī angliski ir runājuši, bet tā kaut kā tā latvietība tur ir bijusi tik stipra. Es smējos. Ar prieku. Pēc nometnes, pēc pirmā gada, tad bija tā tautstē es izjāju prūša zemē, ne? Viņš uzgriez mūziku un virtuvē sāk dejot. Tu zini, tā, kad latviešu skolā bija tautstējs, tad, tu zini, ar asarām viņam vajadzēja, tur iet dejot. Un šeit viņš tagad man virtuvē to. Jā. Un dzieda latviešu dziesmas dušā, un es tikai mīļo stundiņu, kas par maiņu no tā, kad es nerunāšu latviski, mēs te dzīvojam Zviedrijā, tā kā es teiktu, atrodu draugus, un tas daudz ko dot. Man ar Aleks, diemžēl, viņam nav tik daudz tie latviešu draugi. Viņš tajā nometnē nav bijis, tā kā man jāatrod kādu nometni, kur ir latvieši viņa vecumā, ka var dabūt, vismaz uzturēt, jo tagad, ko viņš dara, tikai runā latviski ar manīm, ar savu vecmamu un ar manām māsām, vairāk ja mazāk. Un tad šādi tāda ar Oskaru, bet tik bieži jau arī nav. Tā kā, Jā, ne, Oskars bija uz šo Eiropas vasaras skolu, bet viņš arī bija tur Eilandē, ka mēs turpinājām ar tām nometnēm. Tad viņš tur sadraudzījās ar puisi no Latvijas, un viņi tagad spēlē datorspēles kopā. Tā kā Oskaram ir baigi labā latviešu valoda šī datorspēles pasaulē. Viņš pat kliegt un lamāties latviešu valodā. Un tas viņam saist, un caur šo draugu satic vēl vairākus draugus, un viņam ir baigā. Un viņš man kādreiz nāk un pārstīdza vārdiem kaut kāds jauns tehniskais latviešu vārds. Tagad, protams, nevar nevienu atcerēties, bet... Un tad, protams, viņš arī saprot, ka mamma man atļauj vairāk spēlēt datorspēles, jo es spēlē latviešu valodā. Lai viņš tad Jūs viens otru apmānat. Jā, mēs viens otru apmānam. Es domāju, tam vērts. Jā, protams. Jo viņš arī pats saka, Oskars, ka viņš man, ka viņam latviešu valoda tagad nav tikpat labi kā agrāk, viņš neiet uz latviešu skolu. Un ir, jā, viņš, es domāju, viņu kaut kā tāda pakāpni, mācības trepēs vai kā saka. Bet viņš ļoti iecerētu uz Eiropas vasaras skolu šovasar, ja viņš vēl drīkst. Bet viņš arī aizveda pagājuši, kad viņš bija, un aizveda savu draugu no Somālijas uz Rīgu, un izrādīja Rīgu tieši Jāņos. Super, jā.
Man ir ļoti liels prieks, es šatad satieku Stokholmas latviešu skolas bērnus lidostā. Mēs nejauši saskrienamies, un viņi paši brauc uz Latviju. Un laikam jau tā neatkarība, ko tu iegūsti, ka tu vari, ka tev ir tā valsts, kur aizbrauc, un tu tomēr zini valodu un iepazīsti arī to pilsētu, tas ir diezgan svarīgi tajā vecumā. Jā. Tajā mēs veidojam mūsu neatkarību. Mēs jau drīkstējām uz kuģiem braukt. Uz Rīgu, brauc uz Latviju, dodies. Jā. Pārnāc Latvijas. Jā. Kaut kādā krogā. Tas bija jau 90. vai ne? Jā, 90. Man jau liekas, ka tas ir vispār abrīnojami, ka viņi ir 4. paaudzes cilvēki, kas nav dzīvojuši pašā tajā valstī, kur visi runā latviski. Un ka tā valoda ir tik laba un saglabāta, un ir šī interese un motivācija, un protams, tur palīdz gan jūsu attieksme, gan tuvums Latvijai, kas mums te Zviedrijā, protams, ir, to nevar noliegt, un jums palīdzēja kuģi, viņiem palīdz lidmašīnas, un laikam jau arī pusauģu vecumā tas, ka ir tā draugu kompānija, draugu kopa, tas ir. Tas daudz ko dod. Jā. Jo cik interesanti ir ar vecākiem runāt. Jā. Labi, paldies jums abām par sarunu. Paldies. Lai veicas arī turpmāk runāt latviski. Es runāju latviski. Es arī runāju latviski. Vārti – raidieraksts par latviešu valodu diasporā. Vārtu studijā šodien ir arī Olga Cara. Olga ir asociētā profesora izglītības socioloģijā Londonas Universitātes koledžā jeb UCL. Ar Olgu tikāmies jau vārtu 2. sērijā, un toreiz runājām par to, kā mazi bērni dzīves pirmajos gados burtiski uzsūc valodas, un kā šo sūkļu periodu mēs varam izmantot. Bet šoreiz mūsu uzmanības centrā ir pavisam cits vecuma posms, tie ir sarežģītie pusauģa gadi. Labdien, Olga! Labdien, Signe! Prieks būt atpakaļ! Bet varbūt sāksim ar to, ko tikko dzirdējām. Tad varbūt tādi pirmie iespaidi par sarunu, ko dzirdējām ar Lieni un Zani, šīm te Stokholmas mamām un bijušajām Stokholmas pusaudzēm. Jā, es ar ļoti lielu uzmanību noklausījos un ar prieku dzirdēju gan to, kas apstiprina manu pieredzi, kas ir ļoti līdzīgs maniem bērniem, bet arī pētījumiem, kas ir nāk no visas pasaules, nevis tikai, teiksim, par latviešu valodu, Latvijas kontekstu, bet arī vispār par pusauģu vecumu, ne tikai, kas ir attiecināms varbūt uz valodu kā tādu, bet vispār kā normāli pusauģi uzvedās. No otras puses, protams, tieši pusauģu vecumā sākās tā dažādošanās un tas variācijas, kā bērni gan izmanto valodu, gan kā attīstās un kā mēs vispār kļūstam par ļoti, ļoti, ļoti dažādiem cilvēkiem. Tas ir tas sākums, principā pusauģa gados drīzāk nevis. Bērni ir savā starpā daudzreiz līdzīgāki nekā pusauģi un beigās pieaugušie. Jā, tu jau sāki par to stāstīt, bet varbūt tad tiešām atgriezīsimies pie tiem pašiem pamatiem. Kas tad ir kopumā tas, kas ir raksturīgs šim vecumam, ar ko mums jārēķinās? Visraksturīgākais šim vecumam ir meklējumi, kas varbūt dažreiz pozitīvi, gan ļoti, kas var izraisīt dusmas pusauģos, ko mēs bieži vien redzam, vai kā vecāki esam tajā galā, kuriem tā kā uz sevi jāuzņem tas dusmas. Kas arī ir normāli, jo pusaudzis izliks tās dusmas uz to cilvēku vai dalīsies ar tām dusmām, kur viņš jūtās visdrošāk, līdz ar to, un es to saku arī kā vecāks, tas ir grūti, bet neuztver personiski. Tas nav par jums, tas īstenībā liecina, ka jūs esat ļoti labi vecāki. Ka ja pusaudzis jūtās, ka var dalīties. Tie meklējumi ir par visu ko. Meklējumi ir tas, ka pēkšņi vienā dienā vēl varbūt bērns būdams drīzāk nekā pusaudzis, viņš pamostās, no rīta un saprot,
bet es esmu pavisam savādāks cilvēks nekā mani vecāki, un īstenībā es varu vecākiem nepiekrist, un īstenībā viņi nezina visu, bet es nezinu, ko ar to darīt, jo es nezinu, kas es esmu. Visu, ko es līdz šim zināju, bija tas, ko man vecāki piedāvāja, un es to pieņēmu, un atkal, kur ir, tā kā normāli attīstās bērns, normāla ģimenes situācijā, tas, ko vecāks pasaka, vai pieaugušais, tas netiek apšaubīts. Tas tiek pieņemts, tāpēc, ka, ja ir drošas attiecības, tu pieņem, ka pieaugušais grib tev vislabāko, līdz ar to, kāpēc, lai viņš teiktu kaut ko, kas varbūt nav tik labs, bet, kā jau pieaugušiem mēs zinām, ne jau visiem cilvēkiem vienmēr ir taisnība, un arī vecāki kļūdās un bieži vien, un visu jāņem ļoti, tā teikt, kritiski. Tā kritiskā domāšana arī, principā, ir pusauģu gados sāk attīstīties, ka viņi sāk atkal meklēt to patiesību, bet patiesību, kas ir par viņiem, kas nav. Un te ir, ka tas tāds, netrakākais, ka tā nav absolūtā patiesība, bet tas ir, kas tam cilvēkam, kas nākotnē būs tas pieaudzis cilvēks personība, kas viņam liekas pieņemams. Un te, protams, aktualizējās gan dzimuma identitātes aspekti, gan tie nāk stipri ātrāk, jo mazi bērni stipri vairāk apzinās par savu dzimumu, nekā viņi apzinās par valodu vai etnisko piederību, vai par ādas krāsu līdz zināmam vecumam. Tie visi jautājumi mums pieaugušiem liekas acīm redzami, bet bērni bieži vien nemaz nepamana. Viņi bieži vien nepiefiksē tajā agrinajā vecumā, kādā valodā viņi pat runā. Viņi runā tajā valodā, kurā viņi prot, tajā, kurā viņi ir pieraduši ar to konkrēto pieaugušo konkrētos apstākļos. Pusauģi, un te rodas tā problēma, jautā sev, kāpēc? Kāpēc, lai man būtu jārunā latviski, kad es varētu runāt kādā citā valodā? Tas kāpēc, mazi bērni arī prasa kāpēc, bet tas nav par viņiem. Pusauģi ir kāpēc man tas būtu jādara? Aha, tad faktiski tas ir tāds otrais kāpēcīšu periods gandrīz. Jā, daudzreiz sarežģītāks, tāpēc, ka tad, kad prasa mazie bērni kāpēc, un tu kā pieaugušais atbild, viņi tev tic uz vārda. Viņi tiešām grib zināt kāpēc. Pusaudzis, kad prasa kāpēc, viņš negrib dzirdēt atbildi. Viņš prasa sev. Tas ir vienkārši uz āru, tā kā kāpēc, kas es esmu? Un kāpēc, lai man uzsvars ir ne tik daudz uz kāpēc, bet uz man. Tieši konkrētajā situācijā tas būtu jādara. Un pieaugušais vecāks nevar sniegt to atbildi, tāpēc, ka viņš nav tas cilvēks. Un te notiek arī tā atdalīšanās, kas arī ir normāls process, ka pusauģi atdalās no saviem vecākiem. Viņi var pieņemt vēlāk to, ko tas pieaugušais vecāki viņam saka, bet viņam tā kā jāiziet, un es nezinu, jāpadomā. Mani bērni bieži vienalga, par ko mēs runājam, ne tikai par valodu. Man dēlam tas viss izteiktāk, viņš aiziet no sākuma viņš pasaka nē, es viņam pasaku, jā, šitā jādara, un tā, un tas taču vislabāk būtu. Viņš pasaka nē, aiziet uz istabu, pasēž padomā, izfiltrē caur sevi, atnāk atpakaļ un piedāvā savu versiju. Bieži vien viņa tāda tuva manai versijai, bet nevienmēr. Un kādi ir tie scenāriji, kā vispār mēs varam sagaidīt, ar ko mums jārēķinās, kā tad tas pusaudzis varētu justies šajā situācijā, kad izrādās, ka tā valoda, ko viņš visu laiku ir runājis mājās, ka tā ir tāda sabiedrības minoritātes valoda, un viņš pēkšņi saprot, kurā valodā tad viņš runā un uzdod to jautājumu. Kas tur var iznākt no tā jautājuma? Šeit, tā kā es jau minēju, to scenāriju līdz ar to kļūst ļoti daudz, ka principā grūti pat kaut kādus tipus izdalīt, kā tas varētu notikt. Kas te vēl ir svarīgi, kad, ja mēs domājam par mazu bērnu un valodas attīstību un identitāti, tas ļoti liela ietekme ir tieši vecākiem, mājas apstākļiem.
Mazi bērni, viss, kas ir mājās, tas ir tas svarīgākais. Pusaudze māja arvien kļūst, nav tā, ka nesvarīga, bet viņi iet meklēt citur, tāpēc tas ir tas meklējums. Tas ir tas sprīdīša, teiksim, pamats psiholoģiskais, arī tās pasakas iet meklēt un pēc tam atgriezties. Tas ir tas tipiskais, principā, sprīdītis ir tipiskais pusaudzis. Jā, iet laimi meklēt, lai pēc tam atgriezties tur, kur jau tu esi bijis. Tas ir, ja lasa un pat ja filmu skatās, tas tur var piemērot, pieņemsim to, kā vienu tipu, kā tas notiek. Kas notiek arī un no kā būs atkarīgs tā stratēģija, varbūt, ko pusaudzis lietos vai problēmas, kas būs, vai vispār viņa attieksme, ir, agrāk tas būtu 2 lietas, tagad, man liekas, ir 3. Viens ir sabiedrības, tajā sabiedrībā, kur viņi dzīvo, attieksme pret dažādām valodām, pret to pašu minoritātes valodu. Pieņemsim, es nezinu, var salīdzināt krievu bērnu Latvijā ar to pašu latviešu bērnu Anglijā. Tāpēc, ka sabiedrības nostāja pret to mājas valodu ir ļoti, ļoti dažāda. Tāpēc, ka tajā brīdī pusauģi viņi pievērš uzmanību ārējām, nevis iekšējām. Nevis tas, ko mājās viņam vecāki saka, bet tas, ko sabiedrība domā. Tad tas nozīmē sabiedrībai, kā izglītības sistēma, kā ir iekārtota, ko masu mēdījos runā, un arī, ko tā kā plašākā sabiedrībā dzird. Tas ir tā kā viens aspekts, kas vienmēr ir bijis. Tā ir tā saucamā sekundārā socializācija, kas nāk tā kā no ārpuses. Tad, protams, draugi, un tajās intervijās mammas ļoti stāstīja, un tie bija lieliski piemēri par draugiem, kā drauga esamība vai neesamība tieši tie draugi, kas ir vai tādas pašas etniskās izcelsmes, vai lieto to valodu, tad tas latviešu valodu. Viņu esamība vai neesamība ir ļoti svarīga, vai tas pusaudzis turpinās runāt, varbūt tieši uzsāks runāt latviski, vai arī tieši otrādi runā ļoti labi, varbūt zināja latviešu valodu, runāja ar vecākiem, pēkšņi vienu dienu pārsteigta, tā kā runāt latviski, tīpaši ārpus mājām. Tā ļoti, tad tie draugi un vienaudži ir ļoti svarīgi. Un, protams, mūsdienās vēl nāk tā kā kombinācija no sabiedrības un draugiem sociālajā mēdīja. Te, protams, arī, kas tika jau minēts, pieņems par to pašu angļu valodu, konkurence starp angļu valodu un latviešu valodu. Mēs visi laikam zinām, kas uzvar, ja mēs domājam par sociālajiem mēdījiem. Pusauģi Latvijā, kuriem ir viena tā kā mājas valoda un viņi dzīvo Latvijā, latviešu valoda, tāpat lieto ļoti daudz angļu valoda. Kā mēs varam, es negribētu teikt piespiest, bet kādas izvēles ir pusaudzim, kas dzīvo Anglijā, lietot latviešu valodu, atkal jautājums, kāpēc? Tātad draugi ir ļoti svarīgi, sabiedrības nostāja, kurā sabiedrībā tie bērni dzīvo, un kādus sociālos mēdījus viņi patērē, bet te laikam lielākā daļa, tīpaši, ja mēs domājam Eiropas kontekstu, latviešu bērni, Latvijas bērni patērēs angliski balstītus sociālos mēdījus. Jā, laikam gan. Tad mums ir kaut kā jādomā, kā mēs tam savam sprīdītim varam palīdzēt kaut ko pašam atklāt, vai ne? Ka viņš iet savos meklējumos, kas tomēr ir saistīts ar latvisko. Jo cita ceļa acīmredzot nav. Vai varbūt, ka tur ir kādi ieteikumi, kas var noderēt? Jā, es tieši domāju par to pašu atklāšanu, tas ir ļoti, ļoti labi tieši skatīties to no tāda aspekta, ka mēs vairs nevaram, kā mazam bērnam iedot, tā kā izlasīt to pasaku un pateikt, tas tā ir, un bērni mums tic. Pusaudzis gan vairs īsti netic, un arī labi, ka vairs netic, savādāk nebūtu attīstības, bet arī viņš vēl nezina, te ir problēma tāda, ka viņš nezina, kas viņš ir. Viņam ir jāaiziet, jāizstaigā to laimi meklēt, lai uzzinātu, kas viņš ir. Līdz ar to, man liekas, te laiks dot tā kā laiku
dot izvēles, nevis pateikt dari tā vai dari šitā. Parādīt ar savu uzvedību, jo tiklīdz, man liekas, pieaugušais vai vecāks sāks teikt tā kā vairāk instrukcijas, dari tā vai nedari tā, pārsvarā dabūs pretī tieši tā kā nedarīšu. Bet ja vienkārši ģimene kaut ko dara, vienkārši kā ģimene bez tādas drusku diskutēšanas varbūt, lai viņi izmēģina, kā tur bija tas nometnes tajās intervijās ar tām mammām pieminētas, lai viņi aizbrauc uz tām nometnēm un paši paskatās, kā ir, un paši izjūt, kā ir runāt latviski ar citiem pusauģiem, kāda ir tā sajūta. Jo tajā vecumā vairs nevar izstāstīt, kā tas ir. Viņiem ir pašiem tas ir jāizdzīvo. Tu runā latviski, bet tu neizjūti to, kā tev kāds pateica runāt latviski, bet tu runā latviski, tāpēc, ka tu gribi runāt ar to cilvēku. Tas vislabākā motivācija arī jau maziem bērniem. Tur bija 2 lietas, lai bērns runātu jebkurā valodā, bet konkrēti latviski. Runāt ar viņu latviski vai lasīt viņam grāmatas, vest viņu uz Latviju un veidot situācijas, kur viņam vajag runāt latviski, ka nav citas izvēles. Maziem bērniem drusku vieglāk, jo, kā es jau teicu, ja vecāks runā latviski, viņi arī atbildēs, viņi neprasa, kāpēc. Ļoti ērti ar vecāku runāt, viņi runā pusaudzis, viņš domā, kāpēc. Un ja sabiedrībā, pieņemsim arī, viņi grib, kas arī izskanēja, protams, ka viņi grib iekļauties. Un ja tu runā latviski, un tu īsti, tā sabiedrības varbūt nostāja ir tāda nevisai pret citu valodu lietojumu, tad viņi droši vien, ka nerunās, izņemot, ja vajag. Tas tāds. No otras puses, kas arī, protams, par tiem meklējumiem un identitāti pusauģu gados, tieši tā latviešu valoda un tā latviska izcelsme var būt tas elements, kas padara viņus unikālus. Visi cilvēki grib 2 lietas, kas nav savienojamas. Viņi grib būt daļa no kaut kā lielāka un būt kā visi, tajā pašā laikā viņi grib būt savādāki kā visi. Un bilingvālie un daudzvalodu bērni, viņiem ir tā iespēja. Viņi var būt kā visi, tāpēc, ka viņi zina vairākumu valodu, bet viņi tajā pašā laikā var būt drusku savādāki. Jā, tas liels paldies, man liekas, ka ļoti interesanti visiem vecākiem, ko padomāt. Un tad es vēl gribēju varbūt no cita aspekta pajautāt, noteikti tas ir daudz pētīts un skaidrs zināms, kas tad notiek ar tādu valodas prasmi vai valodas spēju vispār pusauģu vecumā, kā tā attīstās un mainās? Agrāk tika uzskatīts kādu laiku, ka tas tā kā sūkļa periods, tā saucamais vai jūtīgais valodas attīstības vecums ir apmēram vienu brīdi runāja, ka līdz kādi 4-5 gadi, tad it kā paplašināja līdz varbūt pat 8-9, tagad jau principā pētījumi parāda, ka ir valodu var turpināt attīstīt ļoti tā kā elastīgi līdz pat 18 gadu vecumam, tā kā tas, man liekas, vispār sabiedrību pusauģu vecums mums tagad ļoti izstiepjās dažādu iemeslu dēļ, ka vairs nav tas periods tik īs. Protams, viena daļa ir tīri sociāli apstākļi, ka bērni vairs neiet darbā tik ātri, izglītība ir ilgāka, un ja mēs domājam, ka izglītība tieši smadzenēm, kognitīvajiem aspektiem, tā kā pakutina drusku tās smadzenes, līdz ar to, ja bērni mācās skolā jaunas un jaunas lietas, tad arī līdz ar to tā valoda tajā brīdī joprojām var attīstīties. Tāpēc, ka smadzenes darbojas efektīvāk ilgāku laiku, smadzenes nenobriest tik ātri. Ir negatīvi aspekti, par ko mēs visi dažreiz domājam, ka pēc 18 gadīgi ir tādi bērnišķīgi, bet pozitīvais aspekts ir tas, ka viņi var mācīties lietas ļoti ātri un ilgstošāk nekā agrāk tas varbūt bija. Ja mēs runājam par valodas attīstību, pat līdz, tā kā tagad runā līdz 18 gadiem varētu attīstīties, bet valoda vienmēr attīstās jebkurā gadījumā.
Vienīgais, ko es varbūt pateiktu, ja bērns, kas nebūtu laba ideja, ja bērns nerunāja latviski jau agrīnajā vecumā, pēkšņi pusauģi gados, nu, teiksim, ap 12, 13, 14, sākt runāt ar viņiem, jā, tev vajadzētu latviski runāt vai mācīties latviešu valodu. Tas ir pa daudz, jo tas laiks ir tik sarežģīts, un tad vēl uzsākt kaut ko jauno, varbūt nevajadzētu. No otras puses atgriežamies pie iespēju piedāvājumiem. Ir daži pusauģi, kas man arī liekas tika minēts tajās intervijās, viņi ir vairāk tā kā pasīvie valodas nesēji, vecāki runā ar viņiem latviski, viņi atbild angliski, zviedriski, jebkurā citā valodā, bet tā valoda ir tikai iekšā un pēkšņi pusauģi gados, tāpēc, ka viņi to saredz varbūt kā kaut ko īpašu, vai pieņem savu identitāti un tā kā pieņem viņu kā tādu lielu daļu no savas identitātes, viņi pēkšņi var sākt runāt latviski. Bet tas nenozīmē, ka viņas tā kā iemācījās tajā brīdī, vienkārši viņi aktivizē jau pasīvo valodu. Bez tās pasīvas valodas iepriekšējas to būtu ļoti grūti izdarīt. Dažreiz, kas notiek, bet tas ir biežāk ar jau, varbūt 16 plus, 18 bērni, un kas jau viņi, principā, pusauģi, un tajā laikā pat varbūt nav pusauģi, pat tādi tā kā pieaugušie, var pēkšņi sākt mācīties latviešu valodu, un tas ir pavisam kaut kas cits. Ir zināmi daudzi, kas varbūt 18 gados atkal tā kā identitātes meklējumos, saprot, ka ir kaut kas latviskais un sāk mācīties. Bet tajā brīdī laikam viņi mācās to vairāk kā svešvalodu. Svešvalodu ne tādā konkrēti, kā tā nav svešvaloda priekš viņiem, bet viņu smadzenēm viņa ir jau kā svešvaloda, un tas veids, kā viņi mācās, būtu, kā pieaugušie mācās. Viņi mācās vārdiņus, gramatiku, tādas lietas, ko bērnu pusauģi nedara. Jā, man arī ir tāda novērojuma, ka tiešām ir šī tendence jau tāds jauns pieaugušais savas identitātes meklējumos nonāk pie tā, ka jāmācās tā valoda. Man jau liekas, ka tas ir varbūt arī svarīgi, tad cik daudz tomēr ir tā pasīvā zināšana, varbūt vienkārši valoda ir dzirdēta, tā skaņa ir pazīstama un atšifrēta, tas jau arī palīdz, vai ne? Tas noteikti, ja tā valoda, tāpēc arī, ko es, man liekas, pirmajā intervijā minēju, ļoti svarīgi turpināt, ja jūs gribat dot savam bērnam iespēju runāt latviski jebkād dzīvē, nav obligāti bērnu vai pusauģi gados, bet varbūt kā pieaugušiem, runājiet ar viņu latviski, pat ja tas bērns neatbild. Jo ja nav tā valoda dzirdēta konstanti, tad tiešām jāmācās kā pilnīgi svešvaloda vēlāk. Un ir dzirdēt arī stāsti, kad tā kā bērni pārmet vecākiem, jau kādi 30-gadīgie bērni, un kāpēc jūs ar mani nerunājāt latviski? Tagad man būtu vieglāk. Es no saviem bērniem, jo es esmu krievu izcelsmes, tagad man dēlam 16 gadi, tad viņš piemin, mamma, kāpēc tu nerunā ar mani krieviski? Jo es ar viņam runāju tikai latviski, mēs Anglijā dzīvojam no angļu valodu pat par sevi, bet krieviski jau kā nesanāca, un tad izskan. Viņš saka, man tagad varētu vieglāk, es viņu varētu iemācīties. Jā, mēs arī vienā no vārtu epizodēm dzirdējām to, ka pārmetumu, ka tēvs nav runājis ar meitu poļu valodā tajā gadījumā, un līdz ar to tā valoda nav apgūta. Tā kā tas patiešām laikam ir diezgan raksturīgi šiem gadījumiem, ka no sākuma pretojās, negrib mācīties, un pēc tam pārmet, ka tas nav izdarīts. Ka tas nav, tas atkal tāda klasiska pusauģu uzvedība, nav tikai par valodu, par jebko citu, tāpēc visiem vecākiem iesaku ne tikai par valodu, bet mēģināt. Nevis spiest pusauģus kaut ko darīt, bet dot opcijas un stāstīt, ka ir tāda opcija, jūs varētu darīt tā, ja negribat, nedarat, bet vismaz tad nav pārmetums par to, bet tu man neteici, ka tas būtu svarīgi. Jā. Jā. Un vēl varbūt tāda viena tēma, kurai gribas pieskarties, ja ir, teiksim, tiešām tā valoda ir bērnībā apgūta, viņa ir mājas valoda,
ar ko mēs varam rēķināties un kādas ir iespējas viņu tālāk attīstīt šajā vecumā. Jo tur, protams, parādās jau dažādi jautājumi par tekstpratību vai lasīt prasmi tādu veiklāku vai orientēšanos šajā valodā jau varbūt citā līmenī. Cik daudz vispār var cerēt un ar kādiem veidiem var cerēt to attīstīt? Ar tādu vienkāršu lasīt prasme, protams, izņemot varbūt gadījumus, kur tās valodas, tā otra valoda ir kaut kas tāds sarežģītāks, nezinu, kā ķīniešu, japāņu, kur ir vienkārši cits veids rakstības. Lasīšana nāk ļoti viegli, jo smadzenēm vienkārši jāsaprot, ka ir jālasa un ko tas nozīmē, ka ķeburi kaut kādi uz papīra, jeb kādi ķeburi nozīmē kaut kādu vārdu un skaņas. Smadzenes ļoti ātri pielāgojas, lasīšana nav problēma. Izpratne par tekstu ir lielāka problēma, tāpēc, ka tur nav tikai izpratne vārdu krājums, kas bieži vien latviski bērniem un pusauģiem būtu netik liels, varbūt, tāpēc, ka tikai tā ir mājas valoda, līdz ar to tas vārdu krājums ir tikai par mājas jautājumiem, bieži vien. Ko varētu tur darīt? Viens joprojām runāšana un runāt par dažādām tēmām mājās, pēc iespējas vairāk, pat ja varbūt apspriež skolas jautājumus, un tur ir tā, ka dažreiz vieglāk runāt tajā skolas valodā, ja kaut kāda ir mājas darbi, bet mēģināt tad, abās, tā kā runā, arī man liekas intervijas bija pieminēts, ja tas pusaudzis pasaka kaut ko, nezinu, zviedriski, tu viņam tā kā nevis tulko, bet, tā kā atpakaļ saki ar tiem pašiem vārdiem, bet latviski, lai viņi konstanti dzird to valodu. Pēc iespējas, tā kā dažādākas situācijas mēģināt veidot, kur var dzirdēt to latviešu valodu. Tātad tur jābūt saskarsmei ar citiem pusauģiem un vienauģiem, jo pieaugušie nerunā tā kā pusauģi, ja grib. Protams, tur ir cita problēma, ka visi pusauģi atkal jauc angļu valodu iekšā. Tas varbūt nebūtu tik efektīvi, bet man liekas tāpat palīdzētu. Tātad runāties latviski ar dažādu vecuma cilvēkiem, ar dažādu profesiju cilvēkiem, dažādos kontekstos. Man liekas, jābūt arī ļoti atvērtam pret sevi, ka tie bērni akademiskā latviešu valoda viņiem būs ļoti zemā līmenī. Ja mēs domājam pusauģi, un ja kāds domā, ka varbūt bērni varētu mācīties universitātē Latvijā, viņiem vajadzēs papildus, varbūt kaut kādus, es negribētu teikt kursus, bet kaut kādu kontekstu, kur viņi varētu vairāk akademisku valodu apgūt. Viņa nāks ātri, bet negribas, pieņemsim, lai viņi zaudē pirmo kursu mācoties papildus latviešu valodu un tā kā pauzaudējot informāciju par to vielu. Tas man liekas, būtu jāskatās. Ja ir ar valodu, kā vienmēr ir jautājums, ko tu gribi ar viņu darīt. Jo nav tāds līmenis, cik labi tu zini kādu valodu, tu viņu zini, vai tu zini viņu tik labi, lai tu varētu izdarīt to, ko tu gribi ar viņu izdarīt. Nevienam cilvēkam, kuram ir vairākas valodas, visas nebūs vienādā līmenī. Es zinu, mēs runājam par bilingvālismu, tas liekas, ka tā kā divu valodu lietojums tā kā vienādā līmenī, un nekā tā nav. Es runāju 3 valodās, mana, ko es saucu virtuves valoda, krievu valoda laikam būs vislabākā līmenī, tāpēc, ka tā ir valoda, ar ko es izaugu. Latviešu valoda ikdienā es runāju latviski, man ir labā līmenī. Mana, protams, darba akadēmiskā valoda ir angļu valoda. Man grūti kaut kādā citā apspriest tādas sarežģītākas lietas. Jā, tad ir vienkārši, man liekas, vecākiem vienmēr jāprasa, kāpēc mēs gribam, lai tas pusaudzis runā latviski un kādam kontekstam mēs viņu gatavojam. Ja tas ir akadēmiskais, ir jāpastrādā drusku vairāk. Jebkuram, man liekas, pusaudziem un arī pieaugušiem, pieņemsim, ja viņš grib braukt un strādāt Latvijā. Jā, un, protams, kā mēs jau sākumā runājām, ka tas pusaudzis vispirms gribēs saprast, kāpēc man, kāpēc tas uz mani attiecas, vai ne? Laikam jau ar to ir jāsāk.
Jā, tas ir stāsts par to, ka mēs nezinām, tā kā pasakas galva, nu mēs zinām, ka Sprīdītis ir atgriezīsies, jo tā ir pasaka, un mēs zinām, kā viņa beidzās. Man liekas, mēs kā vecāki nezinām, kā tā pasaka tam bērnam beigsies, un tas ir mūsu vislielākais uztraukums. Bet mums arī jāpieņem, ka daži pusauģi izvēlēsies nebūt tajā latviskajā vidē un varbūt nerunāt latviski nekad. Un tā ir viņu izvēle. Es tagad runāju, un tas skan, man pašai liekas ārprāts, ja tas būtu ar maniem bērniem, es ļoti pārdzīvotu. Bet mums nav kontroles par to, un jo vairāk mēs spiedīsim tieši tajā konkrētajā brīdī, ka viņi varbūt negribēs, jo vairāk mēs varbūt attiecības sabojāsim, un gal galā viņi nezin pasakas nobeigumu, un mēs nezinām. Un man liekas, tajā brīdī vienkārši varbūt dažreiz tā kā jāapstājās un jāpasaka labi. Tā kā mans dēls, ej uz savu istabu un padomā. Nu, dažiem tie būs 2 gadi, dažiem 3 un dažiem varbūt 10. Jā, bet tas jau arī skaisti, ka mēs nezinām to pasakas turpinājumu, kā tad būs. Ir skaisti, bet ļoti atkarībā no cilvēka, jā, bet mēs gribam zināt. Mēs gribam zināt konkrēti par mūsu bērniem, ka viss būs labi, un ideāla varianta viņi dzīvos tā, kā mēs gribam, ar labiem nodomiem, bet tā kā mēs gribam, lai viņi dzīvotu, bet viņi varbūt negrib. Nu. Jā, ļausim saviem sprīdīšiem brīvību. Jā. Jā, liels paldies, Olga. Tas bija tiešām ļoti, ļoti interesanti un negaidīti viss, ko tu stāstīji. Paldies tev par sarunu un paldies, ka veltīji laiku mūsu raidierakstu klausītājiem. Es domāju, ka daudziem šis būs interesanti un noderīgi. Liels tev paldies. Paldies par sarunu un paldies, jā, ka uzaicinājāt. Kā jau teicu, man šie jautājumi ir tuvu sirdī. Paldies. Gribu uzrunāt arī mūsu klausītājus. Kā jūsu ģimenēs izdodas sadzīvot ar pusaudzības periodu? Rakstiet komentārus, dalieties savā pieredzē. Tā noteikti noderēs arī citiem. Vārti. Raidieraksts par latviešu valodu diasporā. Par finansiālu atbalstu raidieraksta tapšanai mēs pateicamies Latviešu valodas aģentūrai un Amerikas Latviešu apvienībai. Ja vēlaties, lai raidieraksts turpinātos, varat atbalstīt biedrību ar ziedojumu, sīkāka informācija par to pieejama sērijas aprakstā.